kopš 1901. gada katru gadu pasniedz prestižo Nobela prēmiju dažādās zinātnes jomās. Vai tu zināji, ka tikai 3% no šīm prēmijām par ieguldījumu zinātnē ir saņēmušas sievietes? Sievietēm vēstures gaitā bija jāpārvar dažādi šķēršļi un stereotipi. Piemēram, tikai 1636. gadā sieviete pirmo reizi drīkstēja klausīties universitātes lekciju. Viņai bija jāsēž aiz īpaša aizslietņa, lai netraucētu pārējiem studentiem vīriešiem. 1809. gadā sievietes varēja iegūt universitātes diplomu, bet joprojām saskarties ar diskrimināciju. Tā, piemēram, Sabīna Baldončelli ieguva diplomu farmācijā, bet viņai ļāva strādāt vien bāreņu namā. 1900. gadā Marija Sklodovska-Kirī un Izabela Stouna apmeklēja pirmo starptautisko fizikas kongresu. No 836 dalībniekiem viņas bija vienīgās sievietes. Sievietes zinātnē ir pārvarējušas stereotipus un šķēršļus, lai dotu neatsveramu un izšķirošu ieguldījumu zinātnes attīstībā. Šajā video apskatīsim 3 izcilus sieviešu zinātnieču sasniegumus, kuras ne tikai veicinājuši zinātnes attīstību, bet arī iedvesmojušas nākamās paaudzes pārvarēt ierobežojumus un dot savu ieguldījumu zinātnes pasaulē. Marija Sklodovska-Kirī ir viena no slavenākajām zinātniecēm cilvēces vēsturē. Marija Sklodovska piedzima Polijā 19. gadsimta vidū. Meitiņu ģimnāziju viņa pabeidza ar zelta medaļu, bet nevarēja mācīties universitātē, jo Krievijas impērijā, kurā tobrīd ietilpa daļa Polijas, sievietes nevarēja iegūt augstāko izglītību. Ar māsas palīdzību Marija pārcēlās uz Parīzi, sāka studēt Sorbonas universitātē. Universitātē viņa iepazinās ar pasniedzēju Pjēru Kirī un apprecējās. Kopā abi pētīja radioaktīvos materiālus, īpaši urāna rūdu, no kura ieguva rādiju. Viņu darbs palīdzēja izprast radioaktivitātes fenomenu, kas tobrīd bija maz skaidrota tēma. Kirī atklājumiem bija būtiska nozīme radioterapijā, īpaši vēža ārstēšanā. Marija Kirī atklāja, ka rādijs izstaro intensīvu radiāciju, un to var pielietot vēža ārstēšanā, jo tas nogalina vēža šūnas. 1903. gadā Marijai un Pjēram Kirī piešķīra Nobela prēmiju fizikā par ieguldījumu pētot radiāciju. Kas ir interesanti, un atkal jau parāda nevienlīdzīgo attieksmi pret sievietēm, sākumā bija plānots balvu pasniegt tikai Pjēram, jo ko gan sieviete var būt ietekmējusi un izpētījusi. Pjēram pašam bija jāraksta uz apbalvošanas komiteju un jāskaidro, ka balva ir jāsaņem abiem, jo abu ieguldījums ir vienāds. 1898. gadā Marija un Pjērs Kirī atklāja jaunu ķīmisko elementu poloniju. Viņi to nosauc par godu Marijas dzimtajai Polijai. 1910. gadā, pēc vīra nāves strādājot kopā ar ķīmiķi Andrē Debjenu, Marija Kirī pierādīja, ka rādijs ir atšķirīgs ķīmiskais elements. Tādēļ 1911. gadā viņa ieguva vēl vienu Nobela prēmiju, šoreiz ķīmijā par rādija un polonija elementu atklāšanu. Tādā veidā Marija Kirī kļuva par pirmo un līdz pat 2018. gadam vienīgo sievieti, kura ir ieguvusi Nobela prēmiju 2 dažādās jomās. Pirmā pasaules kara laikā Marija Kirī attīstīja pārnēsājumu rentgenu, kuru kara laukā izmantoja, lai ievainotajiem karavīriem veiktu operācijas. Zinātnē Marija Kirī turpināja darboties līdz pat savai nāvei. Sākotnēji nebija zināma radiācijas un rentgena kaitīgā ietekme, un Kirī strādāja bez nekādiem aizsardzības līdzekļiem. Marijas un Pjēra plaukstas bija radiācijas apdedzināts, tās trīcēja, Marija ar laiku zaudēja redzi un 1934. gadā mira no leikēmijas, ko bija izraisījusi radiācija. 1995. gadā Marijas un Pjēra Kirī pelni tika pārabedīti no kapsētas uz Parīzes Panteonu, kur apglabāti ievērojamākie Francijas cilvēki. Francijas prezidents uzsvēra, ka Marija Kirī ir vienīgā sieviete, kas savu nopelnu dēļ ir apglabāta Panteonā. Lēdija Ada Lavleisa, dzimusi Augusta Ada Bairona, dzejnieka Bairona meita. Ada kļuva par spožu matemātiķi, kas viņas dzīves laikā, 19. gadsimta sākumā, nebija ne sabiedrībā pieņemta, ne iemācāma lieta. Ada dzīvoja kopā ar māti matemātiķi, tāpēc visticamāk tieši viņas darbības sekmēja meitas interesi par matemātiku un loģiku.
Vismaz noteikti Adas māte palīdzēja meitai iegūt atbilstošu izglītību, organizējot nodarbības pie dažādiem privātiem pasniedzējiem, jo universitātē Ada, tāpat kā citas sievietes, tobrīd nemaz nedrīkstēja studēt. Pusaudzes gados Ada, pateicoties savam matemātiskajam talantam, iedraudzējās ar citu matemātiķu Čārlzu Bebidžu, ar kuru kopā arī strādāja. Bebičs tiek uzskatīts par datoru tēvu, jo ir izgudrojis pirmo mehānisko datoru. 1843. gadā Ada Lavleisa iztulkoja itāļu militārā inženiera rakstu Čārlza Bebidža analītiskās mašīnas elementi un papildināja rakstu ar savām piezīmēm. Šajās piezīmēs bija informācija, ko daudzi uzskata par pirmo datorprogrammu jeb algoritmu, ko paredzēts apstrādāt ar mašīnu. Piezīmēs Ada aprakstīja, kā būtu jāprogrammē Bebidža mašīna, lai tā aprēķinātu Bernoulli skaitļus. Lavleisa domāja, ka izmantojot algoritmus, jeb precīzus, secīgus darbību aprakstus, dators varētu paveikt daudz vairāk, ne tikai veikt aprēķinus, bet pat radīt mākslu. Viņas redzējums par datorzinātnes potenciālu bija gadsimtiem priekšā savam laikam. Viņas idejas īstenoja vairāk nekā 100 gadus vēlāk. Toties mūsdienās Latvijas Universitātes datorikas fakultāte katru gadu labākajai studentei pasniedz Adas Lavleisas balvu. Arī cilvēku sūtīšana uz mēnesi nebūtu iespējama bez sieviešu ieguldījuma. 1918. gadā piedzima Ketrīna Džonsone, matemātiķe, kuras aprēķini bija izšķiroši, lai ASV kosmosa misijas būtu izdevušās. Ketrīna agrā bērnībā parādīja savas matemātiskās spējas, tāpēc vecāki viņu sūtīja uz tālo Rietumu Virdžīnijas štata koledžu, jo tuvāk esošajās skolās melnādainie bērni drīkstēja mācīties tikai līdz 8. klasei. Turpat Ketrīna iestājās universitātē, kur mācījās visus pieejamos matemātikas kursus. Ar grādiem matemātikā un franču valodā Ketrīna Džonsone absolvēja universitāti jau 18 gadu vecumā. Lai gan viņai bija laba izglītība un jaudīgs prāts, pat tādai melnādainai sievietei bija ierobežots iespējas strādāt, un pirmos gadus pēc universitātes absolvēšanas Ketrīna strādāja par skolotāju. 15 gadus vēlāk Džonsone tika pie darba NASA priekštecī. Viņa strādāja kopā ar sievietēm, kuru galvenais uzdevums bija veikt matemātiskus aprēķinus. Džonsone pats smējās, ka strādā ar datoriem, kuri valkās svārkus. 5 gadus Ketrīna Džonsone bija viens no šiem datoriem. No 1958. gada līdz pat savas karjeras beigām Džonsone strādāja NASA par kosmiskās aviācijas tehnologu. Viņa aprēķināja lidojumu trajektoriju pirmajam amerikāņu lidojumam kosmosā 1961. gadā. Ketrīna Džonsone izrēķināja palaišanas logu kosmosa raķetei, kas lidoja uz Merkura orbītu. Kad NASA pirmo reizi aprēķiniem izmantoja datorus, kosmonauts Džons Glens atteicās doties savā lidojumā apkārt Zemes orbītai, kamēr Ketrīna nebūs pārbaudījusi aprēķinus. Ketrīna Džonsone aprēķināja arī lidojumu trajektoriju 1969. gada ASV Apollo 11 misijai uz mēnesi. Šie stāsti par Mariju Sklodovsku-Kirī, Adu Lavleisu un Ketrīnu Džonsoni ir tikai daži piemēri tam, kā sievietes zinātnē ir veidojušas mūsu pasauli. Viņu sasniegumi ne tikai uzlabojuši mūsu izpratni par pasauli, bet arī atvēruši durvis nākamajām paaudzēm sievietēm zinātniecēm. Viņu darbs un mantojums mums atgādina, ka zinātnē un tehnoloģijās vieta ir ikvienam. Skaties vēl citus vēsturnīcas video par ievērojamajām sievietēm un sieviešu dienas vēsturi. Un raksti komentārā, kuru izcils sievietes zinātnieci tu pievienot šim video.